Šeit mazais video par to, kā izārstēt savu eBay, ja ir noraušās bildes. Tātad vajag ieiet šitajā admin sistēmā. Rekur kreisajā pusē ir podziņa eBay, spiežam uz eBay, un tad rekur esam atradis listingu, kur man ir pirmā bilde, bet man nav nākošās. Tad to šādi var salabot. Ja nav pirmā bilde, tad vienkārši tas sludinājums ir pavisam sabeidzies, un viņš jāizdzēš ārā. Un eBay Max jums arī to sapratīs, viņš redzēs, ka sludinājums dzēsts, un tur nebūs nekāda problēma. Tātad, ja pirmā bilde ir, bet nav nākošās, tad varam sataisīt. Ja nav pirmā bilde, tad nevarēs sataisīt, jādzēš ārā. Ok, nu rekur man listings ir. Tagad es esmu aizgājis uz šito te eBay, to sadaļu. Tur ļoti vienkārši nokopējam savu linku šeit, ieliekam paste eBay listing link here, uzspiežam upload images, viņš rādās tāda neaktīva tā poga, viņš tā kā neparāda, ka nospiežās, bet tas drīz tiks salabots, bet droši vienreiz uzspiežam, pagaidam, un tad parādās, kur ir, kur jāpieliek tās bildes. Es pastos, tātad man, kur ir SKU numurs V124, tā es eju uz browse, V124 meklēju, kur man ir. Pirmais bija tur, piemēram, tur, šitais te. Tur skatāties vienkārši, kādas bildes jums bija pievienotas. Es pastīšos, man ir tā, man ir pelēkā, oranžā, un tad ir melnā. Tad es lieku pareizi tā, kā bija pelēkā. Spiežu šeit browse, oranžā. Tā bija pareizi, ja? Jā. Un tad man ir tā melnā. Un tad atkal spiežam upload images uz tās neaktīvās pogas, pagaidām neaktīvās. Vienreiz uzspiežu, it kā nekas nenotiek, aizskaitam līdz 3, aizējam uz eBay, norefrešojam to listingu, un rekur te jau bildes sāk parādīties. Tad viss ir kārtībā. Varam pastīties tur book reading, tur ordinary, kaut kāds tur. Viss kārtībā. Tad šitais ir sataisīts, tad vienkārši eit pie nākamā, kas ir saplīsis. Tas arī viss.